Mežs kā ekosistēma, tāpat kā jūra, ir tāda liela lieta, kas it kā ievelk sevī tik ļoti, ka cilvēks, tā teikt, varētu justies kā saslims ar šo lietu. Priekš manis mežs tas ir ļoti daudz kas, un mežs tas ir ļoti tūs man sirdī un manai dabai un būtībai. Lai gan es pats esmu, teiksim, dzimis un audzis kā pilsētnieks, kā rīdzinieks, bet diezgan agri es zināju to, ka tas, ko es gribu savā dzīvē darīt, tas saistīts ar mežu. Un likumsakarīgi tātad es esmu pabeidzis mežsaimniecības fakultāti un kopš tā laika visu laiku esmu mežā. Man jau gadus 20 ir gan darbs, gan hobijs, gan atpūta, jo pats arī dzīvoju mežā. Un ko es varu teikt, ka šajos 20 gados man nekad nav bijis tāda sajūta, ka braukt uz darbu, un ka man šis darbs varbūt tās, man negribētu braukt uz darbu tajā dienā. Tad tas šiem izsaka pietiekami daudz. Un arī atpūta brīžos, arī ar velosipēdu braucot ar ģimeni, man tā ir vieta, kuras var relaksēties, atpūsties, uzkrāt enerģiju. Patīk man mežs. Mežs man ir kā otrās mājas. Pats esmu nostrādājis 16 gadus ar meža mašīnām. Un, ko es varu teikt? Kopjam, audzējam, protams, arī zāģējam kailsirds. Teikšu tā, tās ir manas otrās mājas. Kuram cilvēkam tā ir atpūta, tā ir, tas ir galvenais, tas ir atpūta, ja? Bet katrā ziņā es arī raugos uz mežu, kā arī uz izejvielu, no kuras var iegūt zāģmateriālu, zāģbaļķus un arī kā kurināmo. Mēs esam tie cilvēki Eiropā, kuri nebaidās ieiet savā mežā un salasīt ogas un viņas arī ēst. Un arī sēnes mēs ēdam, ja? Tātad mēs meža blakus produktus un tāpat zvēriņus nomedījam, ja? Izmantojam vairāk nekā jebkurš Eiropas valsts cilvēks. Tas ir ļoti veselīgi. Staigāt pa mežu katru dienu sanāk nostaigāt savus kilometrus un pavadīt laiku svaigā gaisā. Mums te Latvijā vēl ir ko darīt, ir ko kopt, ir ko ņemties. Domāju, ka jutīšos labi vēl ilgi. Meža resursi mums šobrīd ir pietiekami valstī, ja mēs viņus pareizi atjaunojam. Un pie pareizās atjaunošanas ir ne tikai tas, ko dara uzņēmumi, bet tas, ko arī skolās māca, ir, ka mežs ir jākopj. Un nepietiek, ka tur izaug kāda krūmā vai kaut kas, mežam jābūt kvalitīvam. Tā ir tā galvenā lieta, pa ko es arī esmu iestājos par to, ka ir meža mums katram pašam ir jākopj un jāciena un jāskatās, kas viņā notiek. Jo mežs bieži vien tā ir reāli mūsu tā vērtība, kas šeit ir Latvijā. Mežs ir unikāla ekosistēma no tā viedokļa, ka tas ir viena no galvenām tā funkcijām ir attīrīt mūsu gaisu, tātad piesaistīt CO2 emisijas. Un katrā ziņā dot tādu vidi, patvērumu ļoti daudzām sugām, kas nodrošina mūsu bioloģisko daudzveidību, mūsu dabas daudzveidību. Tas ir patvērums dzīvnieku sugām, tas ir ļoti liels iespējas cilvēkiem iegūt tajā sev tik svarīgas dzīvē nepieciešamas lietas, tautsaimniecībā nepieciešamas lietas tīri vai pārtikā, tad estētiski, tas ir rekreatīvas iespējas. Estētisko baudījumu, gūt, nodarboties ar sportu, nodarboties ar medībām, iegūt meža blakus produktus, tās ir ogas, sēnes. Tas ir viena no neizsmeļamākām bagātībām, ko mums dod mežs, it sevišķi mūsu valstī Latvijā, kur mežainums sastāv 52%. Ir pierādīts, ka 80% Latvijas iedzīvotāji izmanto šīs iespējas, ko dod mežs. Gan no tāda estētiskā baudījuma viedokļa, gan no visu pārējā. Cilvēki Latvijā bez meža, tas praktiski nav iedomājams, vai ne, jo, vai tās ir ogas vai sēnes, tas ir cits jautājums, vai vienkārši pastaiga, bet man liekas, ka mežs, īpaši gan Latvijā, gan Baltijas valstīs, tas nav pārvērtējams. Mūsu zaļais zelts, tas ir Latvijā nenovērtējams. Mums jābūt pateicīgiem, ka mēs dzīvojam tādā vietā,
Un, nav jau noslēpums, ka mūsu koks ir ļoti augstvērtīgs. Ja? Es gribētu, lai tikai viss būtu, kā saka, pozitīvi un lai mūsu nākotnē būtu, kā saka, lepnums par to, ko mēs tagad darām.